Pavadas vienkārši monstri. Labrīt, Jevgeņi. Labrīt. Esam kārtējo reizi pašā labākajā vietā. Mums mīļajā ezeriņā. Mēģināsim noķert līdekas. Sezonas atklāšana. Laiks ir ideāls. Ir bišķiņ vilnītes, saulīte, viss kā vajag. Tikai jānoķer zivis. Un tad būs rezultāts. Jāmeklē viņas būs šodien. Tā kā pacentīsimies to izdarīt. Oh! Wow! Touchdown! Opa! Varam sākt makšķi. Žeņa, tagad jābūt ļoti uzmanīgam ar atbildi. Nu ko, pirmais šī gada metiens priekš līdekas? Jā. Bet var arī trāpīties smuks asars. Bet nu redzēsim, skatīsimies pēc situācijas. Kā saka, izmantojam klasiku, mepiņš, zelts. Šeit ir pārbaudīts, strādā, bet šodien daudz eksperimentēsim, mēģināsim arī citus mānekļus. Ūdens ir tāds diezgan duļķains. Un tad skatīsimies, kāds būs rezultāti. Tiekamies vēlāk. Ir. Maziņš kaut kas asarīts. Nē, maziņ līdeciņ. Lēnām. Jā, šīs dienas lielākā līdeka. Jāpieliek tuvāk kamerai, lai izskatās lielāk. Jā, bet šāda zivs te arī dzīvo. Jā, te vajadzēs attāķēt viņu. Pagaidām ielaidīsim ūdenē. Jā, uzreiz blakus. Nu, kamēr Andris brauc, tikamēr mums ir jau rezultāts. Pasauc veco mammu. Skaisti. Pirmā ir. Oh! Wow! Ej, tu nos! Milzīgam bija. Ej, tu nos! Tāds, nu! Es vēl nebiju GoPro ieslēdzies. Ej, tu nos! Nopietni. Jā, tāds ir, bet riktīgs lops tāds, nu, uz metru. Viņu nevarēja, redzēji, es nevarēju pacelt. Viņa vienkārši tā kā gāja, tā arī gāja, bez nekādas kustības, vienkārši uz sāna. No dziļuma. Tikko bija tāds pamatīgs ņēmiens. Pirms tam bija pāris sopītes, viena tāda viennozīmīga maziņa zivtiņa bija paņēmusi pakartīja. Un tāds pamatīgs ņēmiens bija bāziens un vispār gāja kā, vienkārši gāja slīpt un viss. Kāds spēcīgs 120 grami pacelt bija grūti. Un uz šitādu te ļurļaku. Nu, pilnīgi, tāds nekāds. Nezinu, ko viņš var atgādināt. Bet, jā, labi paņēma stingri un cerams, kaut ko sanāca ar GoPro arī iefilmēt. Bet ir stunda pagājusi, vai ne? Tu vari droši runāt, tevi dzirdēs, nebaidies. Es kādu, mums tāds amatieru kīnāks varēs. Jā. Jā, ir Smuka līdeka bija to, jā, redzēju mutuli. Bet, jā, māneklis pareizais. Māneklis pareizais. Un tā arī turpinās, jo tā kā mākonīka saulīts un tas zelts tomēr bišķiņ duļķins ūdens un, varbūt tās izprūcēs vēl kādu stunda, kā jau minēju. Mums ir vēl līdz vakaram vēl daudz laika, kādas 7-8 stundas var makšķerēt. Gaidam Andi, viņš lēnām dodās šeit turpin. Jā, šodien interesanta diena, beig daudz copes, bet līdekas neuzsēdās. Bet visa diena vēl ir priekšā. Zālēs mēs ļoti labi mākam. Ja būtu jāķer zāles, tad mēs būtu labākie droši. Jā, tāds ir daudz. Bet jā, redzējām šodien smukas zivis. Bet gribās tā, lai būtu arī laivā. Bet to mēs izdarīsim dienas gaitā.
šodien izvēlējos kickjig. Garums viņam ir kaut kā 2,70, man liekas, kad. Un maksimālais svars 84 grami. Šeit ir liels līdeks, tāpēc izvēlējos tādu cietāku kātu. Un, protams, kā vienmēr ir Šimanos, Stella, laba spola. 3500, man liekas, vai 3000. Bet šeit ir liels spēcīgs zivs, tāpēc arī inventāram jābūt ir atbilstošam. Protams, ķerās maziņas arī, bet arī, kad, lai uzsēžās liels zivs, lai tas inventārs iztur, lai tas kāds iztur un, kā saka, ir ērti makšķerēt. Un, lai, kā saka, mānekli varētu iemest tālāk. Un, jā, inventārs ir, kā saka, šoreiz izvēlēts tāds cietāks, bet šodien mēģinam rotiņus un džakāls. Ir uzliks tāds arī zelta krāsā, nezinu, šeit strādā. Tas ūdens ir tumšāks, varbūt dēļ tā. Tās pārējās zivtiņas arī, kas šeit dzīvo, ir tumšāks. Oba! Garām? Garām. Mazā līdes viņa. Man patīk tie momenti. Oba! Osti pilnīgi varēja redzēt. O, ir! Uz pauzītes. Uz pauzītes. Oba! Tā, šitā, nu, baigi nav pieklājīgi darīt, bet maziņa zivtiņa tad jau. Oba! Ir. Tāds āķis. Jā, viss. Oba! Zivtiņa ļoti silta. Interesanti, viņas tuvu pie augšas ir bijusi. Nu, ir daļā. Nu. Dod asti. Oba. Jā, Oho. kāds mēģinājis. Kāds viņu mēģinājis, labi mēģinājis, jā. Nārs tā kā rētas. Nu, tāds. Šakādīts. Pirmā laivā. Nu, kāds 45 centietiņš. Jā, kaut kas. Nu, Jānis, stāsti, ko tu noķēri, uz ko tu noķēri? Pirmā šī gada līdeciņa, oficiālā. Pirms tam sapulus ķerot arī bija pāris mazās. Bet pilnīgā zāļainā, tādā pamatīgi zāļainā vietā, pie pašas, kā mums būs, nekas. Uz trešo, jā, iemetu, redzēju iznācienu. Viņa acīm redzot, kaut kur astē bija iekodusies. Un tad uzmetu vēlreiz turpatās. Un tad vēlreiz viņa nāca līdzi, izmet asti. Smuki varēja redzēt. Un tad uzsaisīju tā kā pauzīti. Un tad pauzītes laikā ļoti smuki paņēma, kārtīgi ieāķējās. Kā redzam, āķis ir liels. Un ir pirmā līdziņa laivā man. Tā, nu copējam tālāk. Diena forša, acīm redzot, būs kaut kur jāmeklē. Laikam zālēs, jo līdeka bija ļoti silta. Tā, nu, paņēma rokās, viņa tiešām silta bija, viņa kaut kur pie pašas augšas bija sēdējusi un sildījusies, un tad mēs viņu savaldzinājām. Nav liela. Kādi šnapiņi. Bērniņš, jā. Līdeku bērniņš. Nekas, būs vecās mammas drīz. Nav liela, bet nav arī maziņa. Ēdamais izmērs. Opa. Neturās labi āķis. Nav labi āķis ieāķējies. Lē, nav. Oi, jā. Ir pareiziem cilvēkiem brauc mašīnā. Ei, tu nos tā arī kāvusies ir. Nu tā, Žeņa atkal ir. Oi, kāds veš! Žeņa atkal ir kameras otrā pusē un mums ir fišiņa. Mums ir fišiņa, tīri labs izmērs. Atamies, kas mums tur ir? Iekodus iekšā tīklu, jā.
Oh! Pirkstiņā. Pirkstiņā, jā. Nu tā, pēc nārsta tāda patieva tā zivtiņa gara, bet priekš tā, ka man labi. Man pieteica, ka uz mājām ir jāizdod šodien zivs, tad šī te ceļos līdzi. Kā jau redzam pavasara, tievās garās līdekas. Bet jā, šī zivtiņa nāks līdzi. Tiks uz pannas uzlikta. Nu, zivtiņa aizgāja uz labākiem medību laukiem. O! Kāds zvana. Es iespējams zinu, kas zvana. Andi zvana! Andi, pirmais metrs jau laivā, kur tu esi? Labi, gaidām tevi un ķeram. Nu, nebija metrs, cik 75 centimetri? Jā. 75 centimetri. Bet viņa līdeciņā pagaidām? Nē, kopā ar 4 līdekas, vairākas sopes, tā kā visu labi. Es kā reiz tagad ņēmu, kā attaisījos stāstīju par inventāru, ko tu tagad paņēmi, tikko paņēmi. Stunda, labi. Čau. Nu re, Andis arī brauc. Nu tad beidzot, kad es arī makšķernieka lomā, man kaut kas ķerās savādāk. Tad, kad man sanāk filmēt un makšķerēt, parasti es palieku bez nekā. Šitās te atkal uzliku to pašu, izmētājos visu kaut ko citu, vai nu sakritību, vai tiešām viņš tik labi strādā. Viens āķītis, mājās uztaisīts stingerītis, tās lietus sāk līt. Nu un tā viņi ieliekam, viss ir baigi labi, baigi smuki strādā. Lūk tā, jā, lietus viņš kaut kāds mākonīgs uznāca tās preknāks. Kāda kāta un spola tu lietu? Ļoti labi. Spole Daiva, tad Tula, kāds ir Savage Gears, 70 līdz 130 grami. Aukla man gan ir spola un man paņemta ne tā, kuru nepaskatījos, kas man ir virsū. Varēja varbūt bišķi pa lielu priekš mānekļiem, ko šodien mētāju. Bet komplektiņš labs, diezgan viegls un priekš īstenībā priekš big bait kāta un kā redz arī šādus te. Nu, neteiksim, ka baigos big baitus, bet arī šādus te var mierīgi izmētāt un nav problēma. Milimetrs fulkarbons, sakapīde. Viss ļoti vienkārši, viss pēc fenčuj. Turpinam ķert un gaidām jau vēl lielāk. Žeņa, paldies par gidēšanu. Jā, lūdzu. Es vienmēr vedu uz labām vietām. Es teikšu tā, man jau šodien ir labi, jāsagaida Andis, un es varēšu ķerties jau pie operatora darba un vairāk filmēt, mazāk makšķerēt. Varbūt, lai Andis filmē. Bet jā, Žeņa pateica, ka šitajā vieta ir tāda forša, tāda, nu, teiksim tā, kad ezers ir viss tāds vidusmērā 1,5 metru dziļš, bet te tāda, nu, kad maliņu nedaudz kantīte aiziet. Līdz ar to no tās kantītes arī tā zivtiņa iznāca. Bet Žeņa cītīgi turpina darboties ar ko? Ar rotiņu savu mīļo, bet tagad sāku pārdomāt, varbūt jāuzliek kaut kāds lielāks māneklis, jo, kā redzam, lielie mānekļi strādā. Gribās lielu līdeku, vajag lielu mānekli. Nav monstrs. Kāds mīksts. Linarbeits džerkiņš. Jep, un piedamēs. Touchdown! Ir. Kādas viņas tievas pēc nārsta eitanās. Jā, ir fokus, ir. Čau visiem atkal. Kā reiz nodomāju, vai šodien tik tiešām būs uz džerka tikai viena copīte. Nu, kaut kā neticējās. Un likās, nu jābūt tomēr. Un tā lēnu padžerkoju.
no mūsu Linar Beits meistara uztaisīto džerku. Tā kā jā, likās, ka uz džerku tomēr ir jābūt pavasaris un ar viņu var ļoti tā, var tās asi uzrausīs, stingri, tā dusmīgi. Un tad tā lēnām ļaut viņam lēnām tā lēnītēm, viņš tā suspenders vairāk, tās lēnītēm, tā kā, it kā grims, it kā negrims. Un paņēma. Gaisa temperatūra nokritusies, diezgan pavēs, bet ūdens ir silts. Lūk, ziltiņa. Visi smuki. Tieviņas, viņas laižam. Aizklāja. Fido! Ir. Es nesaprotu, liela un maziņa. Jā, laikam maziņa. Viss nost. Šodien man ir kaut kāds ļoti daudz garām copas, nezinu. Nesēžās man zivs, bet nu nekas. Kā saka, copas ir, tad jau viss kārtībā, zivs ir. Nemāk viņu paņemt. Bet jā, šodien noteikti pareizā izvēle ir liela mānekļa. Es vēl, protams, pretojos, ik pa brīdim kaut ko pamainu, uzlieku lielāku, bet tāpat atgriežos pie klasikas. Jāpierāda, ka ar rotiņu arī var noķert lielu zivi. Kā gāja? Ideāli. Galvenā balva sviestmaize. Sviesta maize. Tas jau jums nav tā. Līdeks jau nevar jebkurš katrs noķert, ja tu nezināji, ja? Nu, mēs ķeram šitādas lielas. Tas jau nav pastaigāties pa Kronvaldu parku ar allu rokā. Atbraucis meistars, tagad ir parādīsim, kas ir kas. Noķers šodien metru, 2 pa 50. Kāds gāja? Operators mums izcēlās. Operators izcēlās, vēl neko neizvilk, ja? Nē, viņš tikai velk. Es filmēju visu laiku, jums ir jauns operators, jā. Jā, viņš var man pielikt pagājušajā reizē pie kameras tikai. Jā, ja nemāk ķert, tad ir jāfilmē. Vai arī, ja nemāk filmēt, tad jāķer. Jā, tieši tā. Tas bērniņš. Amā, ir. Kur ir kamera? Te. Iekšā, tā kastē, jā. Tur, jā. Viss. Filmē, iet. Mums te ir. Ir. Ja operators nemāk filmēt, tad pirmāk plāna aktieriem jāķerās pie kameras. Pāds. Jū. Jā. Tā. Kārtējā pēcnārsta līdesiņa ļoti skaisti ieēķējās iekšā vienžu brāģītis. Redzāļu. Viss smuki. 60, nē, pat tur 55 var būt. 55, labi. Bet baigi tievā, vai ne? Pēc nārsta ziltiņa. Jā, pasties, viss noticēs, tad ir ļoti. Noticēs, jā. Alā. Es arī atzīmējos. Meistar, mani mērs gandrīz. Vēl 2 un būs 50. Pirmā šī gada līdeciņa. 35 nav tik liels kā Jānim, bet vareni. Jāpiebilst, ka es nepaspēju pat makšķeri sakārtot, ka tev jau pieķērās tā kā pēc baigais sitiens bija, tā kā pastīsimies, vai mēs varam viņu dabūt āķārā, jo ēdus ir ļoti nepatīkam, bet skatīsimies, jā. Linar Beits, jā, mēs ķeram šodien ar tiem mānekļiem, ko mēs savulaik iefilmējām, tā kā šie mānekļi, kas ir Linar Beitam strādā. Šī ir gan mana dēla gumija, un viņam šī ir mīļākā krāsa, šis te krāsojums tieši ar to UV atsteņu un tādām strīpiņām, tā kā piedod dēliņi. Man ir tikai mušas, tāpēc es aizņemos no tevīm spinningu un mānekļus, tā kā. Es atlīdzināšu kaut kādu, jā? Paldies, jā, čau! Mērs. Linar Beits. Redzējāt? Jau pietuvojos 50 centimetriem. Tā aptuveni. Kā jau minēju, tad šis te burvīgais krāsojums Latvijā ražotais. Paldies, dēliņ! Paldies Linar Beitam arī, bet, jā, es šo te mānekli laikam nelikšu, lai dēlam ar vēl prieks ir pavasarī paķert ar šo te gumiju, ja ne, viņi saplosīs tūlīt lupatās.
Nu tā, esmu divas pievarējis zivtiņus. Nu nav jau tik labi kā mūsu draugam Žeņam, kurš te vienkārši ķer ar rotatoriem non-stopā. Mēs viņu vismaz izspiedām no vietas ārā, par ko man liels prieks. Vai ne, Žeņ? Paldies! Viņš saka paldies, tā kā viņam jau ir apnicis ķert. Mēs turpinām, es nomainīšu tagad bišķiņu uz citu gumiju. Un turpināsim linarbaitiem ķert lielās līdekas. Nu, pagaidām nav neviena liela, bet drīz būs. Lūk tā. Ir! Es iemetu un pat, nepaspēju piezemēties. Viņu uzreiz tā kā mutē viņu apiešu. Tagad izbiedēsies man dzīvi. Tā, arī. Kā man dāvs saka, Smuka pavasara līdeka. Ielaid manā tačakā, lai es arī dabūju. Labi. Normāli, ņem kameru. Ņem kameru. Trešā līdeka šodien ir šitā te malsiņa. Tad tas ņem. Tur ir. Oho, tīri tā neko. Oho, ir. Skaties, vai nav slow motion uzlikt. Kā ir slow motion. Vajadzēs arī tīkliņu draugam. Rek kā. Nu tā. It kā būs tīkliņā. Savādāk, tādā viņa tā negribās paliela līdeka kā nekā. Ņak. It kā dienas lielākā varētu. Tas ir izvilkta. Vismaz šajā ezerā mums ir dienas lielākā un dienas mazākā. Jā. Paņēmu uz Savage Gear gumijas, aiznesu modelīti un ar tādu mustāšu rigu. 4. līdeka, 3. izvilkta uz viņa, 1 tā liela aizgāja šitā paša mānekļa, kaut kas tur ir tajā visā, jo sāka spīdēt saule, atkal uzliku un viņam tā dzelta krāsa. Bet par to pasāstīsim vēlāk, tagad atbrīvosim zivtiņu no āķņiša. Nu, burvelīgi. Nu, ir labi. Jau pilnāks. 77. 76, 77. Nu, re. Gandrīz metrs bez 23 centimetriem. Labais. Lai tev arī smird rokas. Tās tas. Tā jau izskatās, ja nav ūdenī, tā diezgan bēdīgi viņa. Bet Savage Gear gumija. Whitefish, ja pareizi atceros. 15. Es kā 15 tur rakstīšu. Lai ko tas arī nozīmē? Lai arī ko tas nozīmē. Un šāds te mustāšu riga. Nu, murijas maus, respektīvi, kaut kāds pakaļdarinājums. Un vienžuburāķis tāds paliels. Paliels vienžuburāķis. Tā ieliekam kārtīgi iekšā un tās tas pasākums kaut kāds izskatās. Nu, un 4. zivs. Uz ūsiņu. Uz ūsiņu, uz mustāšu, jā. Nu, galīgi neslikt, es teikšu. Nav Visu arī neslikt, ļoti nu, tā slikti. kā- Ļoti labi, man liekas, kad līdeka tiešām smuka. Jā, šodien forši pamakšķerējam. Jānis šodien super tie ir ar lielām gumijām. Es kā parasti mēģināju klasiku, roteņus, bet šodien ķērās arī, bet ne tik liels zivs un skaists kā Jānim. Bet, jā, man diemžēl jāskrien ir atpakaļ uz mājām, tāpēc es šos divus kungus pamatīšu, lai viņi saķer tās lielās zivs. Likteņa varā. Jā.
Tā kā izcila diena. Paldies par kompāniju. Brauciet biežāk makšķerēt un kā saka, baudiet dabu un ķeriet zivis. Un laižiet viņus arī vaļā. Mēs padomāsim par šo, kad noķersim metrīgo. Tā kā Žeņa aizbrauks, ja? Vai 2 pa 50. Metrs paliek metrs, tā kā paldies tev. Paldies tev. Un atkal tiekamies pēc gada. Paldies, Jāni. Gospodina, ko bija Tāds Jā. No pašas augšas, pašā augšā. Vadīju augšā. jābūt, Tas, jā, nē. Tas kur kameriņa? Redzi, kur kameriņa? Kur kameriņa? Jā. Jā. Asums nav. Asums, jā. Tā, nu ko, ienākamā ziltiņa. Viss smuki notiek. Jau ar Andi bijām bišķi sapēdājušies pēc klusuma brīdi. Nē, vajag tīkliņu, ja nemocīs. Tomēr tīkliņu vajag. Ja bijām sabēdājušies, ka nedaudz apklusa, nomainīja mānekli, tādu, kurš atšķirās no visa tā, ko šodien esam mētājuši. Un ir nākamajai 60 centimetri. Es nezinu, šodien kaut kādas 6. līdeka 7. varbūt tās ar visu filmēšanu un ar visu. Nu, galīgi nav slikti. Viņa ir lielāka nekā man likās. Lielāka, jā? Lielāka, Redzējiet, ko? Bet arī jau tāda, kura jau uzēdusies atpakaļ ir nedaudz. Mērīsim? Nemērīja, nav lielāka kā iepriekšējā, bet likās, ka ir nedaudz mazāk. Tā, ko vēl var pakomentēt? Jā, māneklis ir tāds, bez liekiem svariem, ar samērā maziem āķiem. Visiem jau interesanti vienmēr uz kā ķerās. Nu, tad noķērās šādi te zaļi UV vāķi. Un viņi var novadīt ļoti seklu, jo neviena atsvariņa nekā nav. Gumija tāda paliela. Un līdz ar to viņa tā iegrima ir lēna. Tādēļ ļoti seklu varēja novadīt tieši virs zāļu maliņas. Viss atsvarādās smulds. Šādi te. Savidžger gumija. Nezinu, kas viņai patika, bet kaut kas iepatikās. Nomainīja, jā, jo bija mētāti gan zelti, gan zelta krāsā un džerika un vispārējais. Šitas šodien nebija uzlikts. Likās, ka vajadzētu būt. Un bija. Tūlīt arī rezultāts. Nu, burvīgi. Atkal Andris krēslu sasmērē. Ļoti labi būs man, kur sēdēt un airēties vismaz. Kādam jau tās zivis ir jāķer, vai ne? Nu tā. Tieši tā. Slikti. Ļoti labi. Varam šitā uzkaisīt. Šajā, ne? Vai, cik skaisti. Nu, principā, es teiktu tā, kā Jānis teica pagājušajā raidījumā, šī nav mana diena. Tāpēc es ļaušu Jānim papriecāties par šo dienu, jo ir teiksim, tā ārā ir ziema, kā redzat. Mēs esam nedaudz pirms sezonas sākuma atbraukuši uz vienu privātāku pasākumu un šajā te ūdens tilpnē mēs drīkstam makšķerēt. Zivis neesam nevienu paņēmuši, kā redzējām, tad
principā, vienu paņēmāt. Nu, ļoti labi. Nu, es nebiju klāt tajā brīdī, jā, tā kā es esmu brīvs no atbildības. Nu, jābeidz makšķerēt zivis ķerās, bet rokas ir paliek zils, tas nozīmē, ka ir laiks beigt. Nu, lūk, tā kā diena, es teiktu, ļoti izdevusies, esam pārsteigti par to, cik daudz patiesībā mēs līdekšu šodien noķērām, cik daudz bija iznācieni, cik daudz bija copes, kaut ārā ir, man liekas, ka tuvu 3-4 grādiem ir šobrīd. Bet, nu, kā ir, tā ir. Copes laiku neizvēlās, braucam copēt, kad brīvs, tāpēc brauciet. Cik es zinu, tad mājas svētkos būs ļoti silts un izbaudiet līdeku priekus, jo līdeks vislabāk ķerās, protams, maijā un tad jau atkal rudenī. Tā kā... Nē, nekāds sakā. Mums vēl ir jāizbrauc krastā. Izlozes uzvarētāji. Mums vēl būs tā, mēs izbrauksim krastā, ja, tur kaut kur LR ratā. Un mums ir zināmi plus mīnus 2 pareizi atbildes sniedzēji uz vienu no iepriekšējiem raidījumiem, kur bija jāuzmina, kāds tad ir šīm te mānekļu māksliniekam lielākais līdeks izmērs. Un es varu to tagad uzreiz arī pateikt. Izmērs bija liela, viņa rekords bija tātad 106 cm. Un tad izbrauksim krastā un paziņosim tad šī te mazā konkursa uzvarētājs. Un tad šie te 2 dalībnieki arī tiks pie mūsu lieliskajām Linarbaits dāvanām. Tā kā braucam krastā, noskaidrojam uzvarētāju. Aiziet. Tātad, kur mums epizode 4. Šī ir 4. epizode. Un kā mēs zinām, tad 2. epizodē mums bija maziņš konkurss ar Linarbaitu. Un tur bija tas galvenais jautājums, tātad, cik liela ir renāra izvilkt lielākā līdeka vispār. Bija jānorāda atbilde, bija jānorāda centimetros. Un mums diezgan šo pasākumu atviegloja fakts, kad ir tikai 2 pareizi atbildējuši dalībnieki. Un viens no tiem tātad ir Rolands Lipšāns, un otrs ir R. Siliņš. Tātad, dārgie uzvarētāji, gaidiet mūsu ciemos, mēs ieradīsimies pie jums ar šiem te mānekļiem, jeb šo saucamajām balvām. Un tad jūs mums izstāstīsiet nedaudz, kā jūs viņus liksiet lietā, un mēs no jums ļoti vēlēsimies arī saņemt kādu foto vai video, kā jūs tad ar šiem te mānekļiem velkat lielās, milzīgās līdekas. Tā kā gaidiet mūsu ciemos, un mēs, protams, tiekamies jau jaunajā epizodē, kas būs pēc 2 nedēļām, ja? Sanāk pēc 2 nedēļām, un mēs būsim vienā no lieliskajiem pasākumiem, 1. māja svētkiem Gaujā. Tā kā sakojiet līdzi, un noteikti būs vēl kāds konkurss. Tiekamies pie ekrāniem. Čau, čau!